Es pa budismu sāc insēties, man tur patīk viena doma, kas ļoti nomierina, ka tu neesi tavs prāts. Tu neesi tavs prāts. Jo cilvēks staigā riņķi un domā visu kaut ko pie sevīm un aizvainojums un dusmas un tās domas tur galvā cauri 20 vai 40 tūkstoši domu dienā. Tu visu laiku domā un tu nevari veikt domāt, tad citi mēģina meditēt, kā apstādināt to domu plosmu, bet tik un tā meditācijas vidū atcerās jau kādi bet elektromašīnā, jā. Un mēs domājam, ka mēs domājam. Jā? Tāda interesanta teorija, un tas arī sasaucās ar to budismu štēli, ka tu neesi tavs prāts, jo ļoti bieži, piemēram, man ir bijis tāds gadījums, ka es pieņemsim pa ielu, un es atceros no bērndārs kaut kādu puisīti, no savu bērndārs, 40 pāri, kādā sakarā, kurš man atsūtīja to atmiņu vai to domu, es to nevēlos domāt. Tur ir netiek saskatīts viena lietiņa, ka tas, kurš saka, nav manas domas, ka tur ir kaut kāds tur iekšā prātā, ka tur viņš tur pats pa sevi, jā, tā ir, viņš prāts pats pa sevi darbojās, mēs neesam, tur neliekam savu arkalu klāt, jā, tas viss process ir automātisks. Bet joks ir tas, kas netiek saskatīts, ko Kivičs nav piefiksējis, bet viņš to piefiksēs, ja budismu praktizēs tās prakses, pareizi skatīsies, kur jāskatās, piefiksēs to, ka tas, kurš izdomāja, ka tas nav mans prāts, tas ir tieši tas pats prāts. Un tas, kurš izdomāja, ka es esmu atdalīts no prāta, arī ir tas pats prāts. Un tas, kurš tev sēž ķermenī un domā, ka es esmu Kivičs un šādi es izskatos, tas arī ir prāts. Tad jautājums, kas tad tu esi īstenībā? Ja ne tas, neesi tu. Un viss, kas tiek pateikts, viss, kas tiek piefiksēts, tas vārdi ir prāts. Tagad prāts runā. Tad kas esi tu tajā procesā? Un šis ir visbūtiskākie jautājumi, kuri arī budismā tiek aizskarti, ir kur jāvirza savu uzmanība. Turpat nav savas uzmanības, kur jāvirza uzmanība. Uz ko? Un tad tur virzot uzmanību, tur var atklāties pati esība. Patiesība, ja patiesība atklāsties var. Jā, jo, ja tu esi pati esība, tad arī visi personāži, visas domas un visi prāti un viss šitais notiek tevī. Nevis tu esi kaut kur. Un tas ir tas, uz ko virza austrumu reliģijas. Jogas īstās, tur dažādas ir tās jogas un tas pats budisms. Par prāta apklusināšanu, ja jūs ejat meditācijās, lai apklusinātu prātu, tas, kurš grib apklusināt prātu, jau ir prāts, tātad jūs jau cenšaties kaut ko gribat un nav iespējams pats sevi apklusināt. Ejot meditācijā, jūs varat tikai tad, kad jūs vienkārši vērojat un ļaujaties visam un padodaties tam procesam. Un maksimāli tā kā velkat ārā nevis uz apklusināšanu, bet uz novērošanu. Un tad jau būs atdalījums domas atsevišķi un es kaut kas vēro ir atsevišķi. Bet tas, kas vēro, tam nav domas, jā. Es vērotājs parādās tajā brīdī. Un caur es vērotāju var viņā iesakņoties, jā, un hops, un tajā es vērotāju, kad atrodies, tad to domu procesu nav, jo domu procesu ir ārējais process, tā kā ārpus tā. Tas ir tas pirmais līmenis, kurš jāsasniedz. Un pēc tam jau pēc tā līmeņa var virzīties, jau skatīties, kas ir tas, kas vēro. Jo es vērotājs arī esmu es kaut kāds es. Tā ir tā, ka es pazūdu, nav nekāda es, ir kaut vienkārši viss notiek. Bez nosaukuma, bez es. Viss arī paliek tieši tāpat, nekas nemainās, bet nav vairs es. Un tas jau ir tas jau galējais pasākums. Ko daudzi tur apraksta pa savam dažādi, kā tas viss ir. Tas paklausīsimies, ko tur Ivo tur stāsta par kādu apokalipsi. Un praktiski, kāpēc es esmu sācis ar šo attīrīšanu, ravēšanu, nolaišanās līdz visām niansēm savā dzīvē retrospekcijā, kur man liekas, ka es rīkojos labi, bet patiesībā slikti, teiksim, tikai no sava egotripa man liekas, ka es baigi jaukais labais esmu. Un, kad tu parocies dziļāk, tu atrodi, kur
tu esi kaut kādas ārišķības slēpt bailes, kur tu esi tādas vai kā es tagad palīdzu slēpt tādu. Bet no kurienes rodās doma, tev ir skaidrs? Tas ir skaidrs. Dotajā brīdī apokalipsē šīs te domas, kas vienkārši tā parādās, viņas ir kā pavedieni, kas tev grib norādīt uz kaut kādu tādu pavediens, uz kaut kādu problēmu, kuru tu atraisot, vari vieglāk dzīvot. Tā par tiem pavadieniem, domas, jā, domāšanas process bieži var atvest uz to programmu tā saucamā, ko tur Ivo saka, ka viņas vajag tos pavadienus vajag atšķēstīt, jā. Ja ir šis vienkārši vērotājs, kurš skatās, no kurienes tas viss nāk, kas tas ir, jā, tad var aiziet līdz pirmsākumam, kur tu tur velkās, jā, bieži tam programmam, tam es tur tāds iesrosinās ķermenī sajūtas, kaut kādas, un notikumi kaut kādi tur ar kaut ko saistīti, jā, kurās piedzima tas kaut kas, jā, ka šis domas tagad špricē iekšā galvā kaut kādās trigger situācijās. Jā, un tādā veidā atšķirti no to pasākumu. Tas domāšanas impulss no turienes, kurš gāja, viņš izzūd, izšķīst. Tas sanāk tādā veidā, tu arī var apklusināt šo dialogu galvā, kļūst mierīgāks, mazāk visādas stulbas domas, viss kaut kas tāds. Kāpēc? Tāpēc, ka tev tie, kas šīs domas špricē, tiek izšķīdināti, vairs netrigerojās ikdienas situācijās. Par to stāsta Ivo. Viņš tā kā mēģināja, vienkārši ezotēriskā valodā par šo principu. Jā. Principā attīrīšanās process arī ir tas, ka tu virzies uz to, ka tev šo domāšanas dialogs, viņam nav jābūt galvā nepārtrauktam. Tas ir ārprāts, ka galvā notiek visu laiku kāda domas griežās. Ārprāts, tas tiešā vārdā arī ir ārprāts, āraprāts, ārprāts. Mums latviski pat vārds ļoti labi tam ir piemērots ārprāts, āraprāts. Jo jūsu prāts kā instrumentārijs, jā, kā smadzenes, viņš pilda konkrētus uzdevumus, kad kaut kas ir jāatrod, kaut kāda interese, kaut kas jāsaliek, jāizplāno, jāsaplāno, konkrētu uzdevumus izpildīt. Tā kā dators uzspiež startu, viņš to izdara šito, viņš uzreiz sāk strādāt. Tad, kad tas uzdevums ir izpildīts, viņš apklust, viņš nestrādā. Iedomājieties dators, kurš visu laiku viņa automātiski palaižās visādas programmas paši no sevis, tur haoss kaut kāds ārprāts. Jūs apsēžaties pie datora, gribat iet internetā, tur viss haotiski pats no sevis notiek. Hop, atverās lapa, kaut kāda programma, tur video palaižās, tad izdzēsās mūzika, ieslēdzās paralēli, vēl tur kaut kas troksnis. Lūk, šitāds ārprāts jums notiek galvā. Un kāds, tas tā kā vienlaicīgi, man tā kā baurošana, kliekšana, runāšana, kaut kādā pūlī, tur šāds process. Un katram tam procesam taču ir izējas kaut kāds, kurš viņu palaiž. Tagad skatieties, līdz smalki jums iedošu, jūs sajutīsiet. Ir tāds, iedomājieties, paralēli daudz realitāšu, kas ir saistītas tā kā ar jums ģenētiski. Un tur kaut kādi personāžiņi. Tas viss vienlaicīgi, jā, jo vienlaicīgi jūsos tas viss tur palaižās. Šie visi personāžiņi ir kā dzīves substances, informatīvas vienības. Un viņi dara, reaģē uz kādiem notikumiem, palaižot kaut kādas tur sajūtas savējās vēl kaut ko. Un vienlaicīgi, vai domas, vai vēl kaut ko. Un jūsos domu veidā, jūs tā kā, var teikt, ar to esat sasaitē, tas viss lido iekšā jums, pats no sevis automātiski. Tas, kas jūs esat pēc būtības, jūs vienkārši to ķerat kā jebkurus citus procesus, kas notiek. Fiksēt tikai tad, kad tas jau ir noticis. Domas jūs nespējat paredzēt, kādas būs. Nespējat turēt vienu domu. Jā, tas pats pašs notiekošs process. Līdz ar to jūs viņu fiksējat pēc fakta, kad viņš jau ir noticis. Tāpat kā visu pārējo. Sanāk, pēc savas būtības jūs esat tas, kurš vienkārši visu piefiksē. Un problēma rodās tad, kad personāžiņš ir piedzimis, kurš piefiksē. Un kā ir jābūt un tā tālāk. No turienes visas ciešanas. Kad to visu izravē, vairāk atgriežās tas bāziskais, ka tu vienkārši pa momentam dzīvo un nepieķeries ne pie kādām domām, ne pie kā un vienkārši plūsti. Tev ir tieši jāietenī vecumā, kurā tu to dziesmu dzirdēji, to puiku redzēji, un jānoķer, jādabū atpakaļ sajūta no tā vecuma.
Šeit viņš stāsta par vecuma regresiju. Ja jau dziesmiņa atnākos no tā laika, tātad tur kaut kāds process palaižās tajā laikā. Ja tu tur aiztais acis iet ienirsti tajā laikā, ja, paskaties, kas tur notiek, iespējams ar to laiku saistīts kaut kāds trigger mehānisms, kurš viņu ieslēdza. Tur smarža, garša, redze vai tur bilde, krāsa, vēl kaut kas. Un nostrādājuma fails atvērās un palaidās programma. Tā tas strādā, ja, un attiecīgi, ja jau kaut kas tāds tur atnāca, caur to var tur ienirt, apstīties, kur tas palaidās, iespējams, kaut kas negatīvs ar to bija saistīts vai kaut kas tāds. To transformēt, ja, hops, pazudīs. Tas pa lielam kā ķermenī reakcijas. Ķermenī parasti arī atbild par kaut kādiem procesiem. Ķermenis kā ziņu tāda antena paziņo, lūk, te mums kaut kas ir. Ķermenis jau nemāk pateikt, kas tas ir, viņš tikai signalizē. Un ja cilvēks saprot, ka viņš ir informatīva būtne, ja, ķermenis ir antena, tad viņš ar to signālu var aiziet līdz tam momentam, brīdim, kur tur bija kaut kas impulss, enerģija sakrājusies, vēl kaut kā enerģija, tas ir, apmēram, jūs jūtat dusmas, bet viņas neizpaužat, to instinktīvi kaut ko gribat darīt, bet nedarat. Jūs tajā brīdī kaut ko darīt, ir iedot enerģiju tam procesam, fiziska. Jūs to neizdarat, tagad sevī kaut kur iet to enerģiju paglābt, bet viņa neizlaidās ārā ar fizisko, viņa palika iekšā. Enerģijas nezudamības likums, jā, viņi tur iekapsulējas, kaut kur dzīvojas. Pēc tam jums tur kaut kāds savilkums, viss šitais, jā, tur sākās tur kaut kāds līdz fiziskām slimībām. Un ja jūs saprotiet šo visu instrumentāriju, šo visu, kā te viss funkcionē, tad jūs varat ar visiem šiem pasākumiem strādāt paši arī skatīties, tā kā, lūk, kā tur Ivo saka, šķetināt kā kamoliņu attīt, jā, no šīs sērijas.